Sanāk laukumā cilvēki un saka, ka aizsargās māti Latviju. Bet kāda ir tā māte Latvija, ko viņi aizsargās? Viņu Latvijā nacionalitāte nav svarīga. To aizstās ar imigrantiem, veicinot multikulturalismu. Viņu Latvijā tradīcijas nav svarīgas, tās aizstās ar globalizāciju, dziesmu svētkus papildinot ar kvīru kori un nebināro tautas tērpu. Viņu Latvijā lauksaimnieki, mežstrādnieki un zvejnieki tiks iznīdēti, jo tie kaitē dabai. Visam taču jābūt zaļam. Viņu Latvijā bērniem nav jāsporto, jo tas veicina muskulānu vidi, bet dzimuma maiņas procesam problēmu nebūs. Viņi atbalstīs ciešāku federalizāciju, padarot Latviju rīcība nespējīgu. Visu noteiks Brisele. Robežu nebūs un nevajag. Ir Rīga, dažas lielākās pilsētas un Latvijas Nacionālais dabas rezervāts, kur kaut kur nomalē dzīvo arī kāds aborigēns.